Čau visiem! Šis joprojām ir kanāls Pati esība, jeb patiesība. Mani joprojām sauc Pēters Upelnieks, un es joprojām dalos ar to, kas ir noticis manā dzīvē. Un ja jau tas ir noticis, tātad tā ir patiesība. Un šodien es gribētu iesākt video sēriju, kurā es centīšos atbildēt uz, manuprāt, vispopulārākajiem, visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kas saistās ar ticību Dievam, ar ticību Jēzum Kristumu. Pirmais jautājums būs jautājums no vīrieša vārdā Vitāls Germans, kurš šo jautājumu man uzdeva kādā Facebook sarakstē. Un kā pats Vitāls saka, un kam es arī varu piekrist, ka daudzreiz, kad cilvēki diskutē, uzdod jautājumus, viņiem vienkārši pasaka, un es pats tā esmu darījis, ka, ja man kāds jautā tādu neērtu vai kādu jautājumu, es vienkārši aizrakstu kādu bībeles pantu, vienkārši saku, tu nezini patiesību, es zinu patiesību, pieņem, ka tā ir un viss. Bet man kaut kā Dievs ir sirdī licis runāt, stāstīt, un es pats zinu, kā tas ir, un es jau šobrīd uzdodu jautājumus, kas varbūt nav ērti, un tāpēc es gribētu atbildēt Vitāli uz tavu jautājumu, un arī es ticu, ka daudzi, kur skatīsies, uzzinās kaut ko, varbūt pārdomās kaut kādas lietas. Un tā, jautājums skan šādi. Kāpēc jūs uzskatāt, es noteikti domāju, ka kristieši kāpēc, ja? Kāpēc jūs uzskatāt, ka visiem pēc nāves vajag nonākt paradīzē, jeb izglābties? Kur šo pasauli pametušajiem viss būs, kas nav dzīvē pat laban? Kāpēc vienkārši nevar nomirt un that's it? Man šāds jautājums nodarbināja līdz Dievs mani atrada, līdz es vienkārši sapratu, nezinu, kā lai citā pasaka, ka Jēzus Kristus ir patiesība un ka viss Bībelē rakstītais ir patiesība, ka tas ir vēsturiski noticis un ka tiešām tā ir patiesība. Viens īsts piemērs, kurus es dalījis jau arī iepriekšējos video, ir tāds taisnīguma princips, kā man šķiet, ka būtu netaisnīgi, ja cilvēks, kurš tiešām no sirds cenšas dzīvot labu dzīvi, veltot laiku sev tuvajiem, ceļot, lai labāk sabiedrībā būtu. Un ka viņš nomirst, un viņš dabūna to pašu, ko varbūt kāds ļaundars. Ka viņš nomirst, un nekā vairs nav. Tas sanāk, tas ļaundars, viņš tā kā izbēg. Varbūt tu dari vienkārši visu savu dzīvi. Es nezinu, tur Hitlers, ja, mūsdienās Putins varētu būt, ja, ko cilvēku uzskata par tādu ļaunumu simbolu, ka viņš dara un ka beidzās, un viņam vairs nekas par to nav. Viņam nav ne par ko jāatbild. Un šis princips, taisnīguma princips, man arī pārliecināja, ka, pagaidi, kaut kas nevar būt tā, ka nekas nav. Tad jau nav jēgas, tad es varu dzīvot tā, kā es gribu. Es varu pilnīgi darīt jebko, ko es gribu. Bet tomēr arī mūsu sirdsapziņa liecina, ka tomēr nav tā. Ka pēc nāves es ticu, ka mēs katrs saņemsim, varētu teikt, atzīmi, zin kā skolā, ka tur kaut kas ir. Un es sākumā pašā jau atmetu domu, jo es sapratu, tur pa kaut kādām ir runa, zin kā, pa iepriekšējām nākamajām dzīvēm, tur izrauties no kaut kādas sansāras riteņa apļa. Es sapratu, tajā nebija tādas skaidrības, un arī loģiski man tas nelikās kopā, kad, pieņemsim, es vai tur mana sieva ir kaut kāda veca dvēsele kaut kur no kurienes. Es domāju, viņa ir mana sieva, viņa ir dzimusi tajā un tajā gadā, un es redzu, viņa šeit ir, ka tas nav kaut kāds tur vecs, kaut kāds, zini. Bet, labi, runi ir par manu ticību tam, ka pēc dzīves ik katrs atbildēs par to, ko viņš ir darījis. Un šeit jautājumā bija uzdota tāda nianse par to, ka tur, pieņemsim, ja, kā Vitāls saka, paradīzē, vai ka mēs tiksim izglābti, ka tur būs viss,
kas nav dzīvē pat laban. Un pilnībā tam es nevaru piekrist. Tā nav kaut kāda utopiska ticība, tur kaut kur būs labāk. Es zinu, ka man tagad, jau šeit, ir Bībelē rakstīts, ka Dievs mani jau ir nosēdinājis, angliski ir tāds vārds heavenly realms, tā kā debesīs viņš jau mani ir nosēdinājis, un es jau tagad varu dzīvot kā debesīs, saņem šo svētību, es varu dzīvot, kaut gan šī mana miesa ir grēcīga, es jau varu dzīvot un baudīt šīs svētības. Mana dzīve ir tīra, mana dzīve ir, kā teikt, tāda, uz spēcīgiem pamatiem balstīta. Un mans pamats ir ticība Dievam, ticība patiesībai. Bībelē teikts, ka Jēzus ir kā šī klints, un uz šīs klints stāvot es jūtos drošībā. Un es jau tagad varu baudīt šīs svētības, kā mainās mans raksturs, kā es varu dzīvot savu dzīvi tādā pārdabiskā mierā. Tas nenozīmē, ka man nav problēmas, bet tā nav, ka es gaidu tikai to. Protams, es gaidu to, kad es nebūšu, kad Dievs pārvērtīs manu miesu, kā Bībelē rakstīts, un ka manī vairs vispār nebūs grēka. Un tagad es jau īstenībā varu baudīt to, kā ir dzīvot bez grēka. Jo Jēzus, Dieva šis lieliskais plāns ir tāds, ka tu, mēs esam nogrēkojušies. Un ja mūs tiesās un par mums spriedīs pēc mūsu darbiem, mēs nomirsim, tad nebūs labi. Es toču zinu, ka par mani nebūs labi. Ir rakstīts Bībelē, ka debesīs tur neieies nekas nesvēts. Un, es tiešām neesmu svēts. Un es pieļauju, ka tu arī neesi svēts. Tāpēc Dievs dod šo fantastisko plānu, kas ir vēsturisks notikums, kas ir aprakstīts no acu lieciniekiem, uzrakstīts 2000 gadu atpakaļ, kad Dievs nāk pats, kā Jēzus Kristus un samaksā par tiem grēkiem visiem. Gan par maniem, gan par taviem. Un pieņemot viņu, mums ir iespēja būt brīvam no tiem grēkiem. Protams, mēs varam dzīvot, pieņemt un atkal dzīvot kā pagadās. Kā rakstīts, ka cūka atgriežas savos dubļos un suns atkal ēd savus vēmekļus. Bet uz to Dievs mums nav aicinājis. Es neesmu šis ultra mega žēlstības piekritējs, kas domā, ka es pieņemu Jēzu, kā daudzi runā. Pieņemu Jēzu, viss super, brīvs daru, ko es gribu, turpinu pīpēt, turpinu visu kaut ko darīt, čilos, es izglābts. Es pieļauju, ka tu arī esi izglābts, bet es gribu dzīvot jau kā debesīs šeit uz zemes, dzīvot tajā brīvībā, tajā mierā, ka pa nakti es varu mierīgi gulēt, ka man sirds ir tīra, ka man sirdsapziņa ir tīra Dievu priekšā. Un par to, kāpēc vienkārši nevar nomirt, un that's it, es pateikšu vienu līdzību, un es gribu tevi izaicināt. Lai tu tikai aizdomājies. Šis video nav par to, lai tevi pārliecinātu. Es vienkārši dalos ar to, kā man ir, un ar savu pieredzi. Iztēlojies, ka ja tev ir taisnība, ka cilvēks nomirst, un tas ir viss, tad es šajā gadījumā, 50% vai tā ir, vai tā nav. Šajos 50%, ja gadījumā tā nav, kā es domāju, kam es ticu, tad es neko nezaudēju. Pilnīgi neko. Es esmu nodzīvojis dzīvi, varbūt tavuprāt, ar viltus cerību, ar viltus tur kaut kādu ticību, tā vispār nav, es tur kaut ko izdomāju savā galvā, tur Bībeli vispār uzrakstījuši kaut kādu ebreju, kur grib visus pakļaut un tādā garā. Bet es neko nezaudēju. Man ir labi draugi apkārt, es daru savus darbus, es šos darbus visus daru kā tam kungam par godu, kā Dievam par godu, es no visas sirds cenšos, un es neko nezaudēju. Labi, es nomiršu, tur nekā nebūs viss, kā saka, sūdīgi man varbūt, bet es neko nezaudēju. Bet, ja tomēr tā ir, šie otra puse, 50-50, tad es esmu ieguvējis tik un tā. Man ir win-win situācija. Bet tev padomā, ka tu, es zinu, ka bija viens mācītājs, kurš redzēja sapni, kur viņš redzēja, kā cilvēki 90% brauc ar eskalātoru tā kā uz elli, un 10%
brauc uz paradīzi. Un iedomājies, tu nomirsti, un tu saproti, tas, ko tagad tas Pēters vai jebkurš kristietis cits stāst, tas, kas Bībelē rakstīts, bļāviens, tā viss ir patiesība. Ai, kāpēc es neklausīju? Padomā, tev ir daudz ko zaudēt. Tāpēc es tev ieteiktu kļūt par kristieti, pieņemt Jēzu Kristu. Un tā. Labi, protams, tas nav tik vienkārši, ja? Bet aizdomāties un pieņemt varbūtību, kad varbūt es kļūdos. Un es arī pieļauju varbūtību, varbūt es kļūdos. Runājot ar tevi. Protams, es zinu, savā sirdī man ir spēcīga ticība, ka es nekļūdos, jo Bībelē Dievs ir tik gudrs, ka viņš to visu ir pierakstījis caur cilvēkiem, lai to nevarētu izmainīt. Protams, tur saka Bībeles dažādi, kā viņi tur pārakstīt, galveno domu neviens nevar izmainīt. Jēzu Kristu, ka viņš bija, ko viņš darīja, ka viņš piecēlās no mirojiem, to neviens nevar izmainīt. Tā kā, kāpēc nevar vienkārši nomirt un that's it? Var tā darīt, bet atceries, ja nu gadījumā nebūs, that's it. Tā kā, paldies, ka skatījies, paldies, ka skatījāties. Droši, gan arī tie, kas skatās, kuri nav ticīgi Dievam, Jēzum Kristum, gan tie, kuri ir ceļā, gan tie, kuri ir jau ticīgi, varbūt jūs varat ierakstīt kādus populārākos jautājumus, varbūt kurus jums ir uzdevuši un uz kuriem jūs varbūt nemācējāt tā galīgi atbildēt. Tā kā es priecāšos par jautājumiem apakšā komentāru sadaļā. Un jā, paldies, ka skatījāties. Like, subscribe, share, čik, ziedo, UTT. Kontu apakšā es nelikšu. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties un uz tikšanos.